Jums ir kur pierakstīt? Jā, protams. Pagaid, stop! Ko jūs gaidat? Davai raujiet to ploķi! Vēl viens solis, es jums pati pa muti iedošu. Apturēt līniju, dīkstā! Jūs saprotat, ko nozīmē pilsoņu laimes jautājums? Viņam pilsoņu laimes jautājums svarīgs. Realistiski jau drīzāk 2 pilsoņi. Kas tu beigies romantiķis? Nē, it kā. Tad ko? Kaut ko gribi pierādīt? Nē, man nevienam nekas nav jāpierāda. Vienkārši neatlaidīgs. Vienkārši patika tā meitene, kas man uzreiz līnti krūmos mest. Ak, tu redz, ka... Zinu es jūs šitos neatlaidīgos romantiķus. Sākumā vajag meiteni tā, kā acīs cērtās. Bet pēc nedēļas tu pat neatcerēsies, kā viņu sauc. Šitie plinti krūmos nemetēji. Nu, jūsu viedoklis ir tāds, manējais ir citādāks. Katram tiesības uz savējo pareizi. Paskaties, kāds muskatieris. Davai daram tā. Ja tu aizmirsīsi par meiteni, un kas tāpat notiks? Viens rešs tavējies. Paldies. Šoreiz nē. Šoreiz nē. Citas reizes var arī nebūt. Labi, lai tev vieglāk. Davai 2 reši tavējā. Trīs reši, un es tev izmaksāšu vakariņas sainītā. Te, kur šitais ir tas veikals, uz kuru ved to tavas etiķetes partiju. Nav jau fakts, ka tu kaut ko atradīsi. Visticamāk, ka neko neatradīsi. Bet mans piedāvājums paliek spēkā. 3 reši cēs oriģinālā, vakariņas sainītā, un, ja labi uzvedīsies, vakarā uz dejām aizvedīšu. Vienojušies? Lāsma. Paldies, ka neatteicāt un paņēmāt man pa ceļu līdz Rīgai.